Labdien! Mēs esam nonākuši gada romantiskākajos svētkos, un tāpēc šodien es jums parādīšu ļoti vienkāršu recepti, lai jūs varētu pēc iespējas vairāk laika veltīt savai otrai pusītei. Un šoreiz tā būs viegli pikantā Toskānas pasta ar vistiņu un saulē kaltētiem tomātiem. Pirmā lieta jāuzliek vārīties ir pasta, tāpēc ņemsim katlu un ieliesim ūdeni. Vārot pastu vienmēr ūdenim pievienojam sāli. Nākamais ķersimies klāt mūsu mazajām vistas filejām un sagriezīsim mazākos gabalos. Nākamais, ko mēs izdarīsim, mēs sagatavosim tādu mazu garšvielu miksiņu mūsu pastai. Tālāk mūsu pastai, lai piešķirtu krāsu un mazliet skābenās notis, mēs sagriezīsim saulē kaltētus tomātus. Pievienosim mūsu vistai saulē kaldētos tomātus. Nākamo pievienosim mūsu garšvielu miksu. Lai mūsu mērcei būtu vēl vairāk garšas, pievienosim mazliet arī sarkano pesto. Un visbeidzot pievienosim arī penne pastu. Pirms pasniegt mūsu pastu, mazliet svaigumam pievienosim spinātus. Un tad, lai mīlestības svētkos nav jāstrīdās un jācīnās, tad servēsim divās bļodiņās. Pārkaisīsim mazliet rīvētu cieto sieru. Te man rokās ir maza bļodiņa pilna ar mīlestību jūsu vēderiem, lai jūs varētu vairāk mīlestības veltīt viens otram. Labu apetīti!